Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts attiecības ar dzīvi. Man vienmēr šķiet, ka tad, kad cilvēks ir ļoti laimīgs, tas burtiski mirdz, un to mirdzumu nav iespējams apslēpt. Un tāds cilvēks šodien būs ciemos pie manis. Tā ir mūsu brīnišķīgā Evija Engurniece. Cik zinu, dzimusi, augusi, vai ne, Evija Engurniece? Nē. Oho! Labvakar. Labvakar. Jā, līdz 6 gadu vecumam es dzīvoju Zentenē, jo mana viņas visa ģimene ir no Zentenes, un līdz 6 gadiem nodzīvoju Zentenē. Un tad pārvācāmies uz Enguru, jo tēvs ir engurnieks, un vispār saknes ir Pliņciemā, saknes ir Slampē. Tā kā es sevi mazliet arī uzskatu no tās nurmuižas, no tās puses sevi. Brīnišķīgi. Redzi, es arī uzzinu kaut ko jaunu, jo es biju pilnīgi pārliecināta, ka tu esi Engurniece, dzimusi un augusi, bet tikpat kā. Principā, jā. Vai ne? Jā, jo ar šīs dienas domāšanu es saku paldies mammai, kad tomēr mēs atvācāmies uz Enguru un nepalikām Zentenē. Tas nav nekā slikti domāts, bet tomēr tās izaugsmas iespējas šeit Engurē ir un daudz lielākas, jo tur ne skolas vairs nav nekā. Jā, un es domāju, tad es tur tādu staigātu, man tā šķiet, jā, bet es cienu un mīlu to vietu, jo es tur arī strādāju, man tur ir senior deju kolektīvs. Nu, to es arī to līdz stāstīšu. Tātad Evija ir deju cilvēks. Šobrīd viņa vada 3 deju kolektīvus. Pareizi. Kultūras namos, jā. Kultūras namos, tautas deju kolektīvus, un plus papildus tu strādā vēl ar bērniem un māci viņiem dejot, jā? Jā, pirmskolā un skolā, jā. Tava diena dienas ir pilnas ar deju, kustību un ritmu, un tāpēc es arī sākumā teicu, man pilnīgi liekas, tu staro aiz laimes, jo tu dari to, kas tev ļoti, ļoti patīk. Es to mūžam esmu teikusi, kad mans darbs ir mans hobijs, un man nevienu dienu nav bijis jāstrādā. Nē, godīgi teikšu, protams, šis darbs ir grūts, viņš ir gan emocionāli, gan fiziski smags, bet tas ir mans sirds darbs. To man atsūtīja Dievs, man liekas, jā. To es tagad arī tev gribēšu prasīt. Kas bija, kad bija, vai tu atceries to mirkli, kad tu saprati, jā, tas ir mans un es to darīšu? Principā dejot, es dejoju visu savu mūžu, jau no 1. klases. Man ir vienīgā un vismīļākā deju skolotāja, tā ir Aina Johanštāle, kas ir Engurē ir un bija un būs tā skolotāja, kas ir sirdsmīļa arī tev šķiet un visiem. Jā, es jau pati uzreiz raudu, kad mēs jā, tā ir mana pirmā skolotāja un tiešām jau vidusskolas laikā man tas ceļš tā lēnām gāja uz to kultūras pusi, jo es nekad nevarēju sev iedomāties. Man padevās literatūra, kultūras vēsture, tādas ar kultūru saistītās tēmas. Tā nav matemātika, tā nav fizika, tā nav ķīmija, tā nav bioloģija, un es jau neredzu grāmatvedības darbos kaut kādos. Protams, mums ir jāraksta, jā, bet tā lēnām es pēc 12. klasē jau skatījos jau uz svētku režisoru, jau uz to, jau uz kultūras cilvēku pusi. Bet tas notikums, kas notika 2008. Gada vasarā, tieši dziesmu un deju svētku laikā, tas man iedeva to impulsu, ka te nedrīkst nekas apstāties. Kas to darīs pēc Ainiņas? Neviens, es neredzēju. Man likās, ka tā varēja būt es. Un es aizgāju mācīties par deju skolotāju uzreiz pēc 12. klases, un uzreiz pēc sākot strādāt, sākot mācīties, es arī sāku uzreiz strādāt ar to jauniešu deju kolektīvu, kurā es pati dejoju. Un tagad būt vadītājam ar pilnīgi vienaudžiem. Tas bija nenormāli grūti. Tie pirmie gadi bija ļoti grūti, jā. Bet man bija super palīgs, tā ir mana Dacīta, kas ir bijis visus Lāču Dacīti, jā, Dacis Lācis, kas man koncertā. Čau, Dacīta. Tā ir skolotāja, jā, kas ir bijusi kopā ar mums, viņa tagad ir kolēģi un draudzene un burvīgs cilvēks. Jā, es klausos tavus stāstus, to visu ļoti labi atceros. Es arī tajā laikā pavadīju kultūras namu, jā, kaut kādā
tālajā 90. Sastais, septītais, ļoti. Pēc tam mēs tur kaut kur nonāksim. Arī caur to stāstu. Jā, Ainiņa ir arī manā sirdī cilvēks, un īstenībā pateicoties viņai, es arī laikam tomēr vadīju to kultūras namu. Viņai bija tāda pabakstīšanas tieksme tāda, ka jāsaņemās ir un jāizdara lietas līdz galam. Ja? Un mēs to pieminam šos cilvēkus, kas ir bijuši mūsu dzīvēs tikai ar labiem vārdiem, vai ne? Jā. Un vienmēr arī, kad ir bijuši lielās jubilejas deju kolektīviem un šādas dienas mēs esam vienmēr atcerējušies un pieminējuši. Es domāju, vēl ilgi, kamēr Anguri dejos, tikmēr tā piemiņa būs. Bet saki, kā tev liekas pēc taviem novērojumiem, ka tu jau tagad diezgan daudz gadus, 20 ar kaut ko? Nē, 17. gada. Šis ir 17. sezona man, 17 gadus es strādāju par deju skolotāju Angurē, Strādā ar cilvēkiem. Vai tu esi sadzirdējis, kāda ir viņu motivācija dejot? Šie dziesmu deju svētki, tā ir viena no lielākajām motivācijām būt viņos. Jā, tas ir arī mans droši vien augstākais punkts, dziesmu deju svētki. Kaut arī godīgi es teikšu, tad, kad es pati biju dejotāja jauniešu deju kolektīvā, man patika labāk būt tur iekšā uz to laukumu kā dejotājam, jo vadītājs, tagad mūsdienās ir tā, ka tev iedod biļetīt un tu vari paskatīties Daugavas stadionā normālās tribīnēs, bet sākotnēji mēs vadītāji mūs aizdzina aiz sētas, un tur kaut kur aiz sētas tur tos savējos kaut kur redzēt, Vēl viena motivācija ir šī kopienas sajūta ar tiem saviem domu biedriem, kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, tas ir viņu brīvais laiks, viņi pēc darbiem nāk, viņiem neviens par to nemaksā. Viņi nāk 2 reizes nedēļā vai 1 reizi nedēļā, pavada ar saviem draugiem, jo tās ir ballītes pēc tam. Tas ir forši nodejots koncerts, ir ballīt, un mēs lustējamies un būt kopā. Tā ir arī veselīga fiziskā pavadīšana, tomēr uzturēt savu ķermeni formā, ko principā, mani dejotāji dejo katru nedēļu aktīvi, es jau tikai viņus iesildu, un pēc tam es gudri muldu, kā es saku, es vienkārši gudri muldu. Šo sestdienu mēs ar jauniešu deju kolektīvu Ungurs un vidējo paudzi Jādala laidīsim uz Vandzeni dejot, un man viena sieviete netiek, un mums tāda pērkoņu dances ir, tagad es iešu un dejošu viņas vietā. Kāpēc man ne? Katru gadu es ik pa laikam ielec kādā no dejām, jo deja ir uz 12 sievām, 6 vīriem, un mēs esam 13, un tā viena mums ir komandējumā, un viena dāma brauc uz Turciju. Tagad tieši dejošas. Vienreiz ielecu, viņa ir nenormāli ātra. Pērkoņu dances, tu pati zini, kas ir pērkoņi, kas ir pērkonīts, bet man ir pirms 2 gadiem, 3 gadiem operēta krustniskās saites operācija man bija. Un es tā no sirds un no dvēseles gribēju palikt, un es jūtu, ka tai kājā kaut kas tur bišķiņi sagriežās, bet nekas nenotika, paldies Dievam, bet tad es sapratu, tu nevari, ja tu ikdienā nelec kārtīgi tā kā treniņā, tad tu vairs nevari tā padejot. Kad tu stāvi malā un gudri. Muldi. Es tad stāvu malā un gudri muldu, un labi, ka mums ir palīgi arī, tikko bija vidēja paudzei skate, burvīgi nodejojām, un vienai manai klases biedrinei, kas dejo deju kolektīvā, ir diska trūce. Un būs operācija, un viņi nevarēja piedalīties skatē, un paldies, kad ir tādi jauniešu meitenes, ko mēs vēl varam piesaistīt, un viņi ātri pirmdienā iemācās, svētdienā mūsu skatē. Super. Jā, un ir izpalīdzīgi cilvēki, kas šitā, un Maivijai nav jādejo skatē. Bet es tev uzreiz pasaku, mēs cilvēki esam dažādi. Tu pati saproti, ka tev gribējās tās visas industrijas, ko tu nosauci, kā mēs te humoru taisam raudošās industrijas, Jā. Bet man, es nekad neesmu dejojusi tautas dejas kolektīvā. Es varu uztaisīt koncerts, es varu palīdzēt dibināt deju kolektīvu, bet es nekad neesmu dejojusi, Un kā jau es saku, es varu salikt to visu pasākumos, izrādēs,
Un tur, cik es saprotu, no malas vienmēr skatoties un apbrīnojot un super priecājoties par to visu, tā loģika tur ir ļoti grūta. Ja tu neesi dejojis, tas nemaz nav tikai arī fiziski grūti ielikt. To loģiku izprast. Tas ir īstenībā dejošana ir principā matemātika, ja, kas man skolas laikā nepadevās, ja. Bet tas ritmiskums, tas rits, tas skaits 4, 8, ja, kvadrāts, tam visam ir kvadrāta forma, ja, un ja citreiz ir dejas, kas ir balšu trīsolī, ja, tur ir kādas pauzes, ritma maiņas, tas ir ļoti smagi ielikt un to vispār, tādam nedejotājam saprast, bet kā? Un tu man liekas, bet kā? Taču tā, jā, un tad grūti, bet viņš ir tikai varbūt tas mazais bērns, un viņam vēl ir jāsakārto viss tā sava, tas vispār rīts, kā par pasauli, kā notiek šī saules, vispār, jā, pavasars, rudens, viss saulgriež, viss, jā, bet vēl ko es varu pateikt, kad pirms kādiem 7, 8 gadiem, kaut kādā 18. novembra ballītē, man vīrs bija. Mārs, sveiciens Mārim. Kā mēs sakām, Marčiks visu mūžu būs, jā. Un viņš saka, mēs dejojam, ciuci. Viņš man saka, Evī, tev nav ritma izjūtas. Viņš man saka, tev nav ritma. Es tev paskatos, es atvainojos. Ja man nav ritma izjūtas, kā es varētu vadīt deju kolektīvu? 3 deju kolektīvus. Jā, jo viņam nav ritma izjūtas. Viņš ir tādi cilvēki, kad ballēs, ka viņi ir vai nu bišķiņ ātrāk, vai nu viņiem ir savs ritms neritmā. Jā, tieši tā. Bet vienalga jūs forši sadejojušies. Jā, un mamma teica, kad sāku draudzēties ar Māri, tad mamma teica, bet kā tu viņu, tev būs tāds vīrs, kas nemāka dejot? Es saku, mamma, deja nav. Arī tas darbs, tas jau nav viss svarīgākais manā dzīvē. Ne jau tās dejas, jā, jo tas ir svarīgi, bet es mēģinu sev nededzināt tajā darbā. Bet kā jau es tikko akcentēju, jūs esat labi sadejojušies, pilna māja arī mazie bumbulīši. Jā, mēs esam sadejojušies jau 21 gadu. Man bija 15, viņam bija 17. Un laulībā mēs esam 11 gadus, tūlīt būs 11 kāzu jubileja. Tā kā 10 gadu jubilejā mēs mijām gradzenus. Es atceros to dienu. Jā, tā bija vienkārši burvīga diena, vislaimīgākā diena manā mūžā. Mēs bijām. Bet kādi jau pieteicās Evelīna, un Evelīnai šobrīd ir 9 gadi, un Mairai ir 5 gadi. Tādi forši meitēni aug, un kā tev liekas, kā viņiem būs ar dejošanu? Īstenībā nē, meitenes ir foršas, meitenes dara, vienai varbūt vairāk patīk, otrai varbūt mazāk patīk, bet es nebīdīšu viņus nekādā veidā, ja, lai tagad, bet tejošana attīsta cilvēku ļoti, ja, un tikko dārziņā arī runāju par to, kāpēc puišiem būtu jādejo. Ne jau, protams, stāja un fiziskais un visu, un emocionālā pasaule tajā dejās atklājās, bet zēniem būtu jādejo tāpēc, ka viņi pēc tam spēja atvērt durvis sievietei, viņi spēja pasniegt roku sievietei. Viņi mācās būt par džentelmeņiem, viņi mācās būt par labiem draugiem savām draudzenēm, par superīgiem vīriem, sievām, par labiem tētiem saviem bērniem. Jā, jo caur deju, tā ir tā cita kultūra. Cita kultūra. Jā, cita kultūra, ko tie, kas varbūt nedejo, es nesaku, protams, ir daudz citas sfēras, kur arī to var attīstīt, bet tas kaut kā dabīgi nāk. Un meitenes danco, un Evelīna iet 3. klasē, un tā klase vispār ir superīga, man 3. Uz tiem es balstos, ar tiem es biju arī uz dziesmu deju svētkiem skolēnu. Viņi dejo visa klase, jo viņiem ir
foršs skolotājs, veiciens skolotāja Ingūnai. Super. Ja viņa pat ir deju skolotāja Talsos bijusi, viņi saprot to, visi man klasē dejos, visi dejo, visi grib, un tāpēc es viņus tagad audzinu. Viņi man ir foršie jaunieši pēc gadiem, jā. Vairāk mums tādus cilvēkus apkārt, bet es tevī sadzirdēju, ja? Tā kā mēs šajā sarunā arī mēģināsim pieskarties attiecībām ar dzīvi, ne tikai ar deju. Kaut arī tava dzīve ir viena vienīga deja, es sadzirdēju, ka tu zini, kā tas ir tomēr sevi nededzināt un atstāt pirmajā vietā sevi ģimenei. Bet tava laime nāk caur deju tomēr. Jā, tā ir viena no manām laimēm, mans darbs, par ko es varu pateikties, jā, tam dieviņam, kas laikam atsūtīja mani tajā īstajā dienā, īstajā laikā, jā, bet, protams, šis notikums, kā Ainiņa aizgāja, tas bija ļoti sāpīgs un cita nelaimē mana laime. Tas arī toreiz bija ļoti grūti. Kā tad es tagad jā, un tieši un mācīšu kaut ko, jā. Bet tas bija tavs ceļš. Bet tas bija mans ceļš, jā, bet mana ģimene, mani bērni, mans vīrs, mana mamma un tētis, manas brālis un man tuvākie cilvēki, man būs, protams, svarīgāk par dejošanu, jo bez manis var iztikt citreiz, jā, bija pagājušo nedēļu, man bija bišķi slikta pašsajūta, bet nāk skate, ir kopmēģinājums lampē, ir tikai pusstunda skatuves mēģinājums ceturtdien. Un brauc Zentens Sēmas deju kolektīvs, seniorīši, kam ir šī tikai otrā skate, citam pat pirmā, viņi pat nezin, kā izskatās tās lampas skatu. Man ir tik slikta pašsajūta, ka es principā nevaru aizbraukt. Es saku, mīļie, jums būs jāiztiek vienam, un jūs tiksiet galā. Un es ieceļu kādu no kolektīvu par atbildīgo, kas tomēr varbūt nedaudz vairāk par tām dejām saprot, ja? Un tā tālāk, un viss tiek izdarīts. Un es sēžu mājās vienkārši pie WhatsApp, viņi man atsūta video, es klik, izpreparēju ātri to video, ja, cik ir manos spēkos. Ja? Protams, mana klātbūtne arī šodien svētdien tikko bija skate, un tās kājas viņiem augstu jālec, stipri jāsit, lai tas pērkoņu dārts nodārdu tās skatuves. Ko es darīju? Man bija šīs pašas kurpes, stāvēja aizskatuvē, un man jādēls saka, Evī, nāc līdzi, un nāc un sit to ritmu, to 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un es aizskatuvē pa tiem dēļiem devu virsū no visas sirds, visas tās 2,5 minūtes sit pareizajā laikā, pareizajā ritmā tās kājas, lai skan, lai viņiem ir augstāk jālec, bet ne tik daudz jāpiesit, ja? Un man kolektīvs soļu meitenes, pat tā ir vadītāji, pat dēļ salauzīs, lai tikai kolektīvam palīdzētu. Ja, un tu tajā mirklī dari to no sirds, lai tiešām palīdzētu. Ja? To es tev tikko gribēju prasīt. Tu jau nejūti atbildību tikai pret deju, tu jūti arī atbildību pret tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistījušies un dara to brīnišķīgo lietu tavā vadībā. Kā izpaužas 3 kolektīvu vadīšana ikdienā? Viss ir samanidžēts. Es teiktu tā, tas ir man katra diena ir savā laikā, ir kaut kas jādara. Pirmdienas, trešdienas, no tikiem līdz tikiem skola. Otrdienas, ceturtdienas rīt dārziņš. Pirmdiena, otrdiena, piekdiena, tie ir vakari deju kolektīviem. Un ir brīva, un es teiktu, ir pat brīvais laiks. Šī pirmdienas, trešdienas rīt ir brīva, es varu sagatavoties mēģinājumiem, es varu sagatavoties jau vakar mēģinājumiem, jo sagatavoties mēģinājumiem, ja tev ir jauna deja jāmāc, tā ir liekas daudz stundas pie datora. Jā, tev ir jāiet cauri aprakstam, jāiet cauri video, jāiemācās pašam saprast to visu, ja? Un jāiemāc to citiem. Tā, tas nav, es aizdeju. Jā, kad dejas ir gatavas, tev ir tikai slīpēšanas process, tad tu vari, nekur tur tā roka varbūt reizē visi, un tā kāja, tur nav tādā ziņā, ka tas jau ir vieglāk, īpaši tagad uz pavasaru pusi, kad dejas jau ir gatavas, jā, jo mēs sezonā liekam, bet jā, ir ļoti, un ir ļoti liela atšķirība, kas ir jaunietis, kas ir vidējā paudze un kas ir jau, kā mēs sakam, nevis seniori, viedais deju kolektīvs, jo viņi laikam kautrējās no tā nosaukuma senior deju kolektīvs, jo viņi ir diezgan jauni, jā, un tā viņi tā, bet mēs taču varam būt viedie. Es saku, jūs varat būt viedie.
Un tad uz krekliņiem uzrakstīju iedaisdēju kolektīvs Ozolīve. Brīnišķīgi, vai ne? Brīnišķīgi. Jā. Bet to arī jūti, vai ne, ka tā deja atver tos cilvēkus arī ļoti emocionāli. Jā, jo kolektīvā ir Dainis, un viņš nekad nav dejojis par senioru deju kolektīvu. Vispār nekad. Un tas smaids viņam nenāk dabīgi. Un tas smaids ir jāizloka, un mums pavilkās, kad es saku, Dainu, lūdzu, pasmaid. Es jau mēģinu smaidīt, vai tu tur neredzi. Anģiņš saknieps lūpām, bildi nofočēt ar saknieptām lūpām. Jā, tas viņos izraisa emocijas, un ja ne par arī pieaugušā cilvēka, kā pieaugušam cilvēkam, bet ja bērns, 2. klase, pēc puisis no Sēmes, 2. klase pagājušo gadu vasarā dziesmdeju svētkos pēc fināla man atnāk apķerās. Šī diena ir man laimīgākā mūžā. Man tik ļoti patika. Tad viņu ir aizgrābis. Viss tas process. Kaut arī tagad jau viņš nāk tāds, atkal jādejo, jā? Bet tajā mirklī, viņam ir palicies atmiņā, jā, un emocionāli. Viņš zina, ka tur būs atkal tie svētki, vai ne? Kaut kur jāgaida, bet būs, un tā tālāk. Saki, tu jau pieskāries dažām lietām, kas tā kā paliek aiz skatuves aizkariem, un ko neviens cits neredz, ja? Vai ir vēl kaut kas tāds, tādi uztraukuma mirkļi ļoti lieli vai, es negribu teikt priekšā, ja? Kaut kas tāds, kas vēl paliek, ko mēs kā skatītāji nezinām, neredzam. Jā, tas darbiņš, ko mēs izdarām līdz tai skatuvei, tas dažbrīd nav viegls, jo katram no kolektīvu dalībniekiem ir savs raksturs. Protams. Un viens tur iecērtās par to, otrs grib būt gudrāks, citreiz par vadītāju, jā? Mēs katrs gribam ielīst tur, kur nav jālien, bet es ļoti uzklausu. Es saku, es neesmu par dejošu, es varu būt iedot kaut ko emocionālo tādu, bet es vienmēr esmu teikusi, es neesmu tehnisks cilvēks, ja? Es zinu, kā jādara, bet man ir grūti varbūt iemācīt tehniski, pareizi, ja? Kas atkal citam vadītājiem ir viņa lauciņš, bet viņš varbūt nemāk tā viņus atbrīvot, saliedēt to kopības sajūtu, ja? Un tomēr ir jāstrādā to katru cilvēku un jānoglauda citreiz pa spalvai un citreiz jāpasaka arī kāds stingrāks vārds, ja, un citreiz saka, bet es taču tā dejošu tad man saies, jā, bet es gribu redzēt tagad. Un tūlīt, jā. Bet arī ir veselības problēmas, jā, un arī ģimenē es jūtu, ka tam šito neaiztiekam, jā. Es viņam nelikšu lekt augstāk par savu, jā, jo viņam, man liekas, šodien bija tā sliktā diena. Arī es pasaku godīgi, ja man es tajā dienā aizēju, ziniet, man sāp kakls un tā tālāk, ka šodien vairāk darat jūs, es mazāk runāju. Mēs ļoti mēģinam saprasties, jā, bet tas darbs līdz tam ir ļoti, ļoti grūts, jā. Nav viegli, bet sirds foršs, sirds silts, jā. Darbs ar cilvēkiem vienmēr ir bijis grūts, un tieši tā iemesla pēc, ka mēs visi esam ļoti, ļoti, ļoti dažādi, vai ne? Un, lai noturētu jebkuru kolektīvu tādā foršā gaisotnē, tev ir jāieguldās, tev ir jādod daļa sevis, savas sirds siltumu, kā tu teici, un visa pārējā. Bet pirmkārt, es vienmēr esmu domājis, ka laimīgi cilvēki, viņi ir laimīgi jau ar to, kā tavā gadījumā, ka tu zināji, ko tu gribi, un tas tavs darbs ir tavs hobijs, un tu caur viņu gūsti šo laimīti, ja? Tādu ikdienas. Bet saki, ir bieži brīži, ka tu gribi visu mest pie malas? Ir, godīgi teikšu, ir bijušas principā visas tās reizes, kad man ir piedzimuši bērniņi un kad man ir jāatgriežas. Ja? Tas pusotrs gads mājās ar piedzimušiem bērniņiem, bērnu kopšanas atvaļinājums, ja? Saucās. Jā, jo tajā vietā nāk cits vadītājs, kuru pat es atrodu vai uzrunāju, vai virsvadītāji palīdzēja ar to. Viņš nāk ar savu redzējumu. Savu redzējumu, iedod savu citu elpu. Es vienmēr teikšu, ņemat
ņemat. Kaut kas nepatīk, atmetat. Bet paņemat to labāko no katra vadītāja. Protams, un tad mirklī, kad nāc atpakaļ, tu liekas, ka tu vairs neko nemāki. Tu vairs nezini, kā to darbu darīt, jo viņš taču varbūt bija labāks, jā. Un ir ļoti smagi bijis, jā. Bet tad man ir pareizie cilvēki bijuši klāt un pateikšu, bet viņš ir viņš, un tu esi tu, un no tevis tagad... nevar salīdzināt divus. Viņš deva tev to, bet tu vari iedot kaut ko citu. Un es nebūšu savādāk tagad. Es pēkšņi pēc bērnu piedzimta, es esmu savādāks varbūt cilvēks, bet savā darbā, neredzēsiet man tagad, ka es tagad, jā, kas, protams, ir svarīgi tie pamati un tā tālāk. Jā, bet, un vēl viena lieta, kad es domāju, kad es beigšu šo, tā bija mana krustniskās saites ceļu operācija. Jo man likās, ka es vairs nevarēšu normāli padeju, kur staigāt, jāmācās pie jaunu staigāt, jā, kamēr viss atveseļošanās process ir, kad es nevarēšu padejot fiziski vairs, nevarēšu. Un tad es guļu naktī, un man asaras līs, ko es tagad daru? Jā, man ir izglītība, man ir pirmskolas sākuma skolotāja izglītība. Kur man labāk iet uz skolu strādāt, ar sociālās zinības mācīt, dabas zinības 4. klasē, jā, vai uz pirmskolā par audzinātāju? Kur? Kur ir tā vieta? Un tad nākamajā naktī tev ir jau dzimst 18. novembra dejas, ko tu gribētu uzlikt kādam kolektīvam. Jo man nāk visas dejas caur mūziku. Ja man mūzika patīk, es lieku deju. Un man jau dejas jau ir gatavs. Un tajā mirklī sapratu, bet es taču nemāku citu darbu. Un es atgriežos tie paši, un viss ir kārtībā. Un mūsdienu ārstdienu, viss tās ķirurģiskās, viss ir, tevi sataisa tā, ka tu pēc tam vari lekt un lekt. Protams, ar to mazo pietāti, ja, kad tomēr tu nevari lekt ļoti, jā, jo, tas ir tā ir operēta lieta, jā. Es tieši gribēju vaicāt, tu jau daļēji atbildēji, kas tev deva enerģiju, ja, turpināt tālāk, un tu nekur nevarēji aizbēgt no tās savas laimes, mēs iekšēji viņu gribam, un tā deju likšana un tā deju šepta ir tā, kas tev dod to laimes sajūtu, un tu vienkārši pie viņas ej kā uz tādu gaismu, ja, un tu nevari nodarīt sev pāri un nedarīt to vairs. Jā, tieši tā. Jā, tā ir tā skatu, jā, tas ir laikam tas, kā es teicu arī, tur uz skatuves teļiem var redzēt brīnumus. Tici vai netici, es ticu. Tas ir kas vairāk par palecies un teciņus, tas ir kas vairāk galopā un līdzinies. Jā, cik skaisti, vai ne? Jā. Un saki man... man ir prieks bijis ar tevi strādāt ļoti daudzus gadus. Es teikšu tā, mēs bijām kolēģis. Pāris reizes esmu, divreiz vadījusi kultūras namu, un man vienmēr ir bijis prieks, kad, lai ko es izgudrotu, lai kādus pasākumus, lai cik dūla ideja atnāktu, tu nekad man nepateici nē, tu teici, izdomāsim, to mēs varam, jā, pagaidi, jā, šito arī varam. Un papildus vēl arī, kad mēs sākām spēlēt teātra izrādes, tu esi bijusi visās izrādēs ar vienalga vienu vai otru kolektīvu. Jādals tad vēl bija pavisam svaigs, tikko uztapis, bet vienmēr jūs esat bijuši līdzās, tad vienreiz laikam ir izlaists. Jā, 2 reizes bijusi kā lomā, 2 reizītes vai 3. Man liekas, ka pat 3. Ka pat 3, jā. Tāda fantastiska loma, jo tu viņu iznesi no sirds, jo tu zināji, kā tas darās un kā tas ir jāattaino, lai tas tiešām būtu smieklīgi un humorīgi. Un es vienmēr no malas vēroju, kā tu tiec galā, ka tev vēl ir jāspēlē, kad es tur bļaustos un kad viss notiek un jādara tas, un tu vēl ar aci pieskati kolektīvus abus, jā? Jā, dubults darbs, jā. Lielie, protams, tie jau var paši un saprot, bet it kā es esmu pateikusi, it kā tajā un tajā mirklī jums ir jānāk ar un nenāk, un nedara. Un ir 2 reiz jāpasaka, un tā kā es saku, ir kurpes jāpaņem līdzi uz mēģinājumu, lai iemēģinātu deju skatuvi. Bet es to neatgādinu, neierakstu grupiņā, bet kurpju nav. Tā man likās, bet tu
kā, bet mēs braucam tur. Jā. Saka, bet atmiņa tā nav vairs tevi, ka vajag tomēr pateikt, jā, vairākas reizes ierakstīt. Man liekas, cik es varu teikt par dziesmu svētku manikīru skati, jā, kad nevar būt sarkan. Jā, bet katreiz kā bērniem jāatgādina. Tur neko nevar Nevar, izdarīt. jā. Jā. Tev arī tā skolotājas būtība jau izstrādājusies, un tu atgādini un dari. Labi, pieķersimies kaut kam citam druscītiņu. No dejas mēs tālu nekur netiksim. Mums fonā ir brīnišķīgi bruņķi. Pastāsti man par šiem bruņķiem. Es jau tad visu zinu. Bet skatītājs, klausītājs, lai saprot, kas tas ir par brīnumiņu. Jā, vispirms ar jostu. Tā ir manas kāzu dienas josta, kas man bija baltajai klaitai apkārt ap vidukli. Tā ir 11 gadi, un to es gāju pie altāra. Un bruncis, tas ir angurē pierakstīts 1930. gadā. Trīna Krāģis ir īpašniece, saimniece šim bruncim, un Agita Pumpura šos materiālus tā kā savākusi, un pirms 2 gadiem noaudus šos brunčus, un es uztapināju. Viņa uztapināja, uz šo man brunčus, un es varu lepni iet Jāņos ar Enguras brunci. Jā, tas ir tas, kas ir bijis, jo bija jaunrade mums jādala. To es atceros. Jā, jaunrades, Agitas pašas jaunrades engurnieks saucamais, jā. Te mums jāuztais pauze, lai mēs arī klausītājiem visu izstāstītu. Agita mums ir brīnišķīga audēja, daļamata meistare. Viņa auž, māca arī to bērniem un tā tālāk. Un kultūras namā mēs savulaik tieši Jadalam, kad nebija tērpi, radījām ar Agitas palīdzību jaunu tērpu. Saucās, Agita jau bija radījusi audumu, kurš saucās Engurnieks. Viņa piedalījās vienā dziesmu svētku konkursā. Bija dabūjusi ļoti labu vietu, kodolgotu, un mēs izmantojām jau super esošu lietu. Bet tad mēs vēl nezinājām, ka ir šis brīnišķīgais atradums, ka ir šādi bruņķi pierakstīti Engurē, un Agita jau pieķērās šai jaunatklāto bruņķu raksta aušanai. Un es tev pačakstēšu, man arī top. Man arī būs ritīgs engurnieka bruncis, un tas ir vērtības, tāpēc arī man ir prieks, ka viņš te fonā ir, un lai mums engurnieki zina, ka mums tādi šeit strīpainīši ir, protams, tas viss tāls un viss tas Nurmuļšs ietekmē, bet šis ir pilnīgi cits salikums. Tas nav lilā, sarkanais, zaļais, kas ir tipiskā tā zilā, es viņu sauc par zilo nurmuļu, tāpēc, ka Zentens kolektīvam ir šī skaistā zilā nurmuļa, mums pašiem ir oranžā nurmuļa, bet šis ir kaut kas starp gaišu, tumšu, tā kā asiņkrās, gaišā, kumelīšu, tā. Un tādējā jau tie tērpi arī ir ļoti svarīgi. Kaut arī man ir svarīgi arī nedejojot. Jā, tautas tērpi man ir mīļi un man ir dažādi, arī arheoloģiskais un gan vēl ne pilnā komplektā. Bet... Jā, šīs ir mans otrs. Man pirmais ir kuldīgs tautas tērps, pilna komplektācija, zilā kuldīga ar balto jaku, ar izrakstītu krādziņu, Grezni. Jā, grezna, sleņģeni, ap vidukli sieviešu sleņģeni, skaistu kuldīgas saktu. Vēl man vajag villaini, vēl to, bet, Tas viss nāks ar laiku, vai ne? Galvenais, arī, mēs zinām, ko gribam. Jā. Saka, Evija, kā tu tiec galā ar nogurumu? Tu man nemānies un nesaki, ka tu nenogursti. Es noguru. Arī vakar pēc skatas diena bija ļoti emocionāli, fiziski izsmelta diena, jo bērndārzā bija jābūt arī no rīta jau koncertam gatavam, jo brauca Tukuma novada direktori, pirmsskola izglītības direktori, un tad mēs mazliet parādījām, ko mazie bērni samācījušies dziesmiņas deņus. Tā kā vēlu atbrauc un agri no rīta jau bija koncertā. Nogurumu ar foršu filmu kādu, paskatīties brīvā laikā, iziet pie dabas, staigāt,
izbraukt varbūt uz kādu baseinu, nu, kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērniem. Jā, jo viņi daudz prasa un grib, jo mamma ir prom principā visu laiku. 3 vakars nāk mana mamma skatīties manus bērnus, jo mans vīrs ir jūrnieks, un viņš ir jūrā. Šobrīd viņš mazliet no tāda smagāka darba ir aizgājis mazliet uz citu jomu, uz vēja ģeneratoriem, ar ko es ļoti, ļoti lepojos, jo beidzot, kā viņš saka, mazliet baltais cilvēks sāk palikt, jā. Viņš tāpat kā tavs vīrs, jā, ir daudz. Te ir jāstāst uzreiz cits stāsts, lai klausītāji zina, ka jā, mans vīrs tiktu kā var atrast visus tos video, jūs tur varat skatīties, kā viņiem iet, un 22 gadus atpakaļ, jā, Evis sāk strādāt tieši šai Ziemeļjūrā, un tad jau, kā teikt, aizveda uz turieni pusi Enguras puišu, gan izmēģināja sev, gan izturīgākie palika, un, jo Engurai bija šī jūrskola, un lielākai daļai bija gan dokumenti, jā, attiecīgā izglītība, gan arī mūsdienās izglītība var turpināt kārtot un sakārtot. Un man ir ļoti liels prieks par tiem puišiem, arī par Māri, kurš ir palicis tur un strādā, kā jūrnieks, jā, jo man kaut kā vienmēr tas ir licies, ka tas baigi parāda tā veča dabu tomēr, ka viņš iztur to. Jā, un tas gan, jo viņš tomēr savu skolas laikā it nemaz par jūras skolu un jūru. Nu, protams, viņa teica ir kapteinis. Jā, mēs zinām. Ir lots. Nu, jā, un, ja es pareizi, jā, varbūt lots, jā, es tagad tās jūras teicu. Jā, labi, mums piedos. Jā, brālis Jānis ir ar jūras saistīti. Nu, viņam galīgi nelikās tur, ka būs. Bet pēc tās vidusskolas aizgāju tur pamācīt, kaut kas tur neizdevās, un tā, bet naudu jau vajadzēja. Un tad bija puiši, kas nāc un izmēģini. Viņš ir garš cilvēks, 2-metrīgs cilvēks, bet ļoti, ļoti spēcīgs. Un tie spēcīgs un izdevies. Un viņš nostādāja, 14 gadus, zvejoja šos krabjus, bet, nu, kaut kā gribējās mazliet citu. Un tagad, ir prom. Polijā. Superīgi, man ir ļoti liels prieks arī par tiem puišiem, kas attīstās, nu, kas tomēr zina, ko viņi grib. Un lai arī mēs esam tie kakli, kas viņus pagroza, bišķiņi jau jābūt arī. Jā, viņš pats ļoti par to es viņu varu abrīnot, ka tā uzņēmība gribēt īstajā momentā aiziet, vairākus mēnešus mājās pavadīt, gaidot to izjūt, kurš gaidot to iespēju, ka tevi pasaugs. Nu, sākumā likās, ka tas būs šitā, jā, tas dabūšu, jā. Tas bija grūti, bija emocionāli grūti, bija tā, bet viņš sagaidīja to momentu, un tagad tā lēnām kā vāveres ritenī aizgājis projekts pēc projekta, kur tevi medīja, un tu esi brīvs, tu vari braukt, jā, bet tu sāc plānot jau savu, jā, un tā kā. Labi. Tad mēs uzreiz parunāsim jau ārpus dejas par lietām, kas mums kā sievietēm arī dod mazas laimes sajūtiņas. Ko tev nozīmē nauda? Es teiktu, ka man nauda nav svarīga. Jā, šito teikt, mēs mākam. Jā, mākam pateikt, bet bez naudas nevar. Jā, bez naudas nevar, jo vairāk viņas tev ir, jo vairāk tev gribās, jo vairāk gribās ieguldīt kaut kur, gan sevī, gan mājā, mums uzcelta jauna māja, mēs dzīvojam jau 5 gadus Otkalnielā, bet viņa nav pabeigta, viņai ir jāsiltina āra, viņa prasa savu, jā, un tāpēc, tā kā man Māris saka, nav variantu, ir jābrauc, viņš ir tik maz mājās, viņš aizbrauc mēnesi, viņš 4 dienas mājās, viņš viņam jābrauc ir atkal prom. Es varu piesist kāju pie grīdas, bet man tevi vajag. Vajag, bet vajag arī un kā tu jūties? To naudu. Jā. Zinu, jā. Ir ļoti. Nauda ir vajadzīga, un tieši pie šī mēs tagad arī pieķersimies sevī. Jā, nu, mēs jau vienmēr smaidam, un skatuvi ir tas darbs, kur tev ir jāsmaida, jā, bet zinot to iekšiņu, un viss kaut kas notiek aizmugurē, un tas cilvēks ir tālu, un varbūt nav sazvanāms, un tev ir iekšā kaut kāds uztraukums, ka ir gadījusies kaut kāda ķibelīta, jūra ir jūra, ja? Un kā tu tiec ar to galā, ka no tevis pieprasa mūžīgo smaidu skatuve?
Jā, ar to vienkārši ir jātiek galā, ir sevi jāsaņem rokās. Bet es esmu arī daudziem teikusi, kā es jūtos. Nav tā, ka es tur eju, tur ģīmis, jā, tur sejā ir visu laiku. Nē, es arī stāstu un saku, ka šodien nav tā diena, jā, kā es arī teicu. Jā, tā kā, jā. Skatu ir viens, dzīve ir otrs, jā, un mēs visu laiku nevaram spēlēt, kā teikt, teātri, jā, mēs jau esam dzīvi, un ir bijis tāds moments, to vienreiz jūrā, jā, man liekas, Aivis arī bija, tad viņi bija uz vienu kuģi, kad bija tā nakts, kad no rīta nevarēja, kad nevarēja, kad tur laikam, tas vilnis kā nāca, tā nevarēja sazvanīt, internets nebija, jā, un ar visu helikopteru tur arī nocēla. Jā, man liekas, tev toreiz pat zvanīja, jā, kas ir noticis, neko nezinu. Bet visus izglāba un viss bija veiksmīgi, vienkārši tā bija traka nakts un tādi negadījumi notiek ik pa laikam, jā. Un ja no rīta tev ir kāds koncerts, tev pat prātā negribas par to domāt vai protams, jo tev ir savi kreņķi un svarīgākas lietas. Ja, kā jau sākumā mēs minējām, tu teici, ģimene ir pirmajā vietā. Un ja man tagad tev jāprasa, tu esi laimīga? Jā, es esmu, jā. Protams, te citreiz uznāk tāds, mums tā dzīve varēja būt savādāka, jā, viņš varēja strādāt Latvijā un tā, mēs katru vakaru tiktos un pēc darba atnāktu mājās, bet arī šeit ir tā laimes sajūta, tā ilgošanās. Jā, tā ilgošanās, jo tas moments, kad viņš atbrauc mājās, mums atkal ir pie vienam pie otru jāpierod. Viņš nāk tur tāds, čau, jā, un es saku, pagad, čau, bet es nevaru uzreiz tā, jā. Jā, man ir vajadzīga šī diena, lai atkal saprastu, kā būs dzīvot mums visiem 4 kopā. Jo tad, kad viņš ir prom, mums ir mūsu 3 meiteņu, mūsu ikdiena, un tad, kad atbrauc tēts, tad atnāk tēts ar savu enerģiju, ar savu, jā, kaut kādu, bet kā, jā. Un tad mēs mācamies, slīpējamies, paiet tās dažas dienas, kamēr mēs atkal tiekam uz viena viļņa, un tad viss forši. Un tad tas moments, kad jābrauc prom, bet mēs esam pieraduši, jā. Ja kādreiz tajos 18, 19 gados tur raudāja lidostā, jā, nē, šobrīd vairs tas nenotiek, jo ir darbs, darbs, jādara, es nevaru bez tevis, jā. Man Emīlija arī mēs pavadam Aivi, un viņa saka, mama, kāpēc tu neraudi? Tas neemocionāli. Jā, mēs vienkārši uzticamies un dodamies dzīvē iekšā, un tā viņš būs, ir lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt, bet ir lietas, kurās mēs varam vienkārši būt kopā ar to cilvēku, vai ne, attiecīgi. Un tā ilgošanās, manuprāt, parāda, to foršo sajūtu, ka tev tas cilvēks vēl ir vajadzīgs. Kaut arī pieredums izveidojas tik milzīgs tajā, ka mēs vienas tik daudz varam pašas. Un jautājums paliek atklāts, vai mēs gribam vienas pašas. Un tad mēs meklējam šo atbildi, ja es saprotu, ka es varu, bet es gribu kopā tomēr, vai ne? Tad ir savādāk. Jā, ir bijis tāds momentiņš, jā, tas mazais knipucīts, tas melniņš, ka tomēr viņš ir par daudz bijis prom, par ilgu, par maz tas laika posmiņš, kad ir mājās, kad iezogās, jā, tas mazais, bet es taču varu pati. Kam man? Jā, kam man? Bet vai es gribu? Jā. Negribu. Es gribu kopā, jo mums ir šie kopīgie, mums ir kopīgās lietas, un par tām ir jārunā tieši tagad un tūlīt, kad man ir iezagusies tas mazais. Izrunāt, mēs esam to runājuši, un ir iespēja tomēr kvalitatīvi pavadīt to mēnesi mājās. Ir momenti, bet mēs viss ir forši, visi esam atrisinājuši un tā tālāk. Bet tomēr runāt vienam ar otru. Tas ir tas galvenais. Galvenais ir runāt vienam ar otru. Un, protams, ja sāk iztrūkt ļoti daudz kopīgo notikumu,
un tā tālāk. Es to ļoti labi arī zinu pēc daudziem gadiem dzīvojot šādā veidā, tad arī rodas kaut kādas plaisiņas. Bet laimīte, īstenībā tā ir tik milzīga laimīte, ka tu noķer un tu gribi pie tā strādāt un domāt par to, vai ne? Tas ir milzīgs un man tā prieks. tajā mirklī bija tā, es tā negribu, ja? Bet es negribu šo sajūtu. Man šī sajūta ir ātri jāizstāsta, ja? Lai tas lai nenotiktos kaut kāda neaiziet domas kaut kur uz citur. Ja? Tieši tā jādara. Jārisina, lai viss jārisina, būtu jā. labi, iet mērķi virzienā, veidot šīs attiecības lielas, stipras, stabilas, tādām, kādām tām jābūt, vai ne? Jā. Un tur ir tā laimīte, jo tu gribi to visu foršu paturēt. Jā, protams, tā mazās mīļās laimītes. Jā. Un iedomājies, cik laimīgi ir visi mūsu mīļie, apkārt bērni, vīri, visi mūsu ģimene, ja mēs paši esam laimīgi un ejam kā tādas fejas ar zizļiem. Protams, es banalizēju, un tas izklausās tā, bet ir taču mēs esam mūsu iekšējā pasaule. Mūsu laimes sajūta, daudzums, jauda ir dzīves atkarīga tieši no tā, un visi apkārt to jūt. Jā, jo viņš arī īpaši vīrietis, tev ir ļoti svarīgi, lai tevi tā kā novērtē, papajā, jā, arī mani, no viņa puses, jā. Kā tev gāja skati, kā izdevas, saka, augstākā pakāpe, tu esi mālācīs, jā. Tāda atbalstoša, kā tev šodien gāja, ko uzcēlāt, ko nocēlāt, jā. Tad nolamājās laiki, jā. Tur neviens neko nemāk. Bet tu viņus dzirdēji? Jā, nemāk. Jā, bet tu parādi. Jā, atbalstīt vienam otru, jā. Vai ne? Te ir tas tāds, saki, kā tev liekas, vai tā laimīgā dzīve ir daudz atkarīga no tādas veiksmes un izdošanās no augstākām pakāpēm? Necik. Es domāju, ka necik nav no augstākām pakāpēm. Galvenais, kāds tu esi cilvēks. Tā augstākā pakāpe man nekad nav bijusi par pašmērķi nokļūt. Jā, daudz teikt, kā? Bet taču tu ej, taču izaugsmi jābūt. Nē, tas viss ir forši, bet galvenais savāds cilvēcību saglabāt un no sirds darīt un kaut vai otrā pakāpe, bet ja, nav, mēs nemēram. Protams, darbs prasa savu un tev ir jābūt novērtējumam, jo labāks, protams, forši, ja, bet saglabāt to cilvēcību, jā. Es tev pareizi sadzirdu, attiecību kvalitāte tomēr ir lielākais laimes avots. Jā, tam es pilnībā piekrītu. Vai ne? Jā. Un es vienmēr visiem saviem viesiem uzdodu jautājumu tādu. Kā jau es pieminēju, ja es būtu feja, man būtu brīnuma nūjiņa, un man būtu iespēja tavā dzīvē kaut ko mainīt līdz laikam, kas ir noticis šobrīd. Vai tu kaut ko gribētu mainīt, un kas tas būtu? Vai es kaut ko gribētu mainīt? Es esmu daudz ko gribējusi jau mainīt, tā kā dzīves laikā, ja, mums ir bijusi iespēja pārcelties citur, uz citu blakus pilsētu, ja. Bet viss kaut kā tomēr pie tās engurs, pie tās mīļās engurs ir atgriezies un es teikšu laikam, ka neko es negribētu mainīt. Jo viss ir gājis, jā, tajā laikā gribējās ātrāk apprecēties, gribējās ātrāk bērnus, jā, tur tā, bet tas nāca vēl pēc 11, 12 gadiem tikai. Un tas ir tas īstais moments, tam tā bija jānotiek tieši tad. Tad liekas, lai viņi ātrāk izaug, lai es tur varu to un to. Nē, tas viss ir tā, kā ir bijis, ir viss ļoti labi. Arī par darbu, jā, ir iedots, nezinu, kur citur es varētu būt, ko citu būt darījusi. Tā noteikti būtu tāpat kultūra, jā, tas pats kultūras nevis kaut kur, bet jā, es nedarītu neko savādāk. Un tev ir svarīgi, lai tas angurnieks dejo un lai piedalās izrādēs, pasākumos, koncertos, un tu sitīs to kāju aiz tā skatuves, taisīs to ritmu un to troksni un ies ar viņiem uz priekšu.
Es tā pareizi saprotu. Jā, protams, tā kopienas sajūta, tā ir tāda, es esmu Engurs patrioti. Es nevarētu iedomāties citu vietu labāku par Enguri, kur dzīvot. Man pilnīgi medus teka, es kaifoju no tā. Tāpēc, kad es tiešām, te ir viss, kas vien mums ir. Te var bērni iet uz turieni, darīt to, ir laukumi, ir parciņš, ir jūra, ir visi labumi. Par mums rūpējās dažādākās sfērās un ir, kur attīstieties, ir, kur augt, bet galvenais pašiem ir jāgrib. Mums visiem kopā vajadzētu, tā kā, mazāk peld, bet vairāk iesaistīties. Redzi, un tu ļoti labi atceries, ka mēs savā laikā, strādājot kultūrsnājumā, izveidojām Zušķiem gada balvu. Burvīgs pasākums. Tas bija kultīgs tautas darbs ar eiro. Tas bija vienkārši fantastiski. Tiem, kas nezina, tad kādreiz tika svinētas vai atzīmēt šīs kultūras darbinieku dienas, un mēs savā laikā radījām šo pasākumu Zušķiem gada balvu kultūrā un sportā. Kopienas, man personīgi tas mērķis bija kopienas vienošana un milzīgs tāds prieks par katru un izteikt pateicību, ka viņš līdzdarbojas, atbalsta, jo pati zini, ka kultūras namā tu nevari viens izdarīt neko. Tev ir vajadzīgi kolēģi, komanda, tev ir vajadzīgs ik viens iedzīvotājs, lai iesaistās jebkādā veidā. Tas pats uz izrādēm, kad mēs taisam šīs izrādes, iesaistās ik viens, vai viņš atnes vistu, būri, iemīl nedarba tirgumu vai lakatus vai bļodus vai grozes, jebko iesaistās visi, un pateicība ir tik vienkāršākais, ko mēs varam dot otram cilvēkam. Parādīt. Mēs pat nezinām, ko tas kolektīvs, kāda ir viņa ikdiena. Ja? Tāda informācijas aprit vienam ar otru. Un man ļoti, ļoti liels prieks, ka šogad, tātad Zušķiem gada balvā 2025 tu tiki pie zelta aira. Man uzreiz jāatzīmē, ka zelta airs tiek piešķirts kādam cilvēkam ciemā, kurš ir vienkārši foršs cilvēks un vairāk kaut kā parādījis sevi nekā kāds cits. Ja? Un es domāju, ka tu to biji godam nopelnījusi, vedot gan dziesmu svētkos visus kolektīvus, gan ar savu enerģiju un ar savu mirdzēšanu un ar savu azartu un ar dalību man izrādēs nekad neatsakot. Ja? Kā tu jūties, kad tika nosaukts uz skatuves tavs vārds? Zelta airs šogad. Pilnībā, jo tas ielūgums bija, kolektīviem ielūgums, man ielūgums, jā. Es domāju, arī vadītājiem atsevišķi ielūdzi. Kāda zelta aira vispār, necik. Un tā mēs tur gatavojamies savam priekšnesumam un uzliek to melnās dejas mūziku. Un es tā kā nesaprotu, kas tur tagad notiks, visiem lieka minēt. Es saku, par ko? Tā liekas, par ko? Es daru tikai savu darbu, jā. Jā, tā kā varbūt kaut ko vairāk, varbūt kaut ko mazāk, bet tā katru gadu. Nē, protams, prieks un lepnums airs stāv mājās godam nolikts un lai gaida nākamo gadu, kad es varēšu pasniegt tam nākamajam zeltā ir. Jā, un mums tā daudz cilvēku, vai ne ir? Jā. Man ļoti patīk, ka mūsu kopienā tiešām, lai kur ietu, lai ko darīt, ir ļoti, ļoti daudz atsaucīgu cilvēku. Un es jau pilnīgi smaidu, jau domājot visapkārt un minot, kurš varētu būt nākamais. Jo ļoti, ļoti liels prieks. Man pašai tagad ir jābrauc uz pāris vietām, dažām lielām pilsētām Latvijā, stāstīt par to, kā mēs šeit Engurē pašorganizējamies, kā mēs veidojam šo kopienu, un, manuprāt, ir tik daudz ko stāstīt, kā pa gadiem mēs tik daudz lietas labas esam darījuši, ja? Mums ir ar ko lepoties. Lepoties, jā. Vai ne? Pilnīgi piekrīt, jā. Un es tā liekot roku sirds to var teikt, jo ik viens ir iesaistījies, ik viens ir darījis, lai Engurs vārds skanētu, un tu pareizi teici, pietiek pelt, labāk ir celt. Precīzi. Jā, jo Engurs vārds, viņš skan lepni. Enguri, jā. Mēs esam tik tālu aizdzīvojuši. Jā. Saki man, mēs esam izgājuši cauri tādam tavam stāstījumam, tā laimes slēpjas dejā, skatuves dēļos, bērnos, ģimenē.
Un vai tu vēl kaut ko gribētu piebilst, kur vēl tava laimīte dzīvo? Mana laimīte dzīvo arī manos vecākos, kas ir ļoti brīnišķīgi cilvēki. Mamma, kas palīdz visu laiku nāk pie bērniem vakaros, un kad tētis nav mājās, man vīrs, es viņu sauc par tēti, tāpēc ir viņš man bērnu tētis, jā, man tā laime, kad es to mammu redzu vasarās ar to dibenu gaisā dārzā, tā ir man laime. Mans tētis ir impro šoferītis, viņš ir fantastisks cilvēks, viņš ir ļoti sirdsilts un ļoti runātīgs un gaišs un patīkams cilvēks, ļoti omulīgs, un ka viņš ir ietērpies tai impro. Jā, krekliņā ar šlipsīti. Gribās ceļot. Viņš tikko bija Nīderlandē, Holandē, viņš bija uz puķēm. Jā, kaut gribētos līdzi, bet nebija laika, Tev arī gribās ceļot, tev patīk ceļot. Jā, man patīk, bet es nekur dīži tālu es neesmu bijusi ceļojusi. Jā, jo tie bija tie bērni un tie līdzekļi, kad laikam man patiktu ļoti, bet laikam tas varbūt nav tik ļoti, jā. Pienāks laiks. Jā, pienāks laiks. Mēs bijām Venecijā ar vīru divatā oktobrī. 10 gadus nebija lidojis lidmašīnu. 10 gadus, kad mēs pacēlāmies divatā. Man bija tāds teiciens. To es ar draudzenēm teicu. Kaut vai uz ķūļiem, bet divatā. Bet tas nav noniecinājums, jā. Kaut vai tepat, bet divatā. Labi, tā bija Venecija. Protams, arī zinot tavu grafiku, sniedz atbildi, kā tu vadi šos kolektīvus un kā ir tava ikdiena. Loģiski, ka tajā ir ceļot, grūti atrast kaut kādu grafiku. Jā, atvaļinājums, tā ir varbūt tas augusts tikai, jo parasti darbiņi iet līdz jūras svētkiem. Un tas ir tas augusts, kaut arī šogad mazliet būs savādāk, kolektīviem būs brīvdienas jūnijā, jūlijā, ko viņi vēl nezina, bet augustā būs jāpastrādā, jo mums ir jāgatavojas skolas salidojumam, Engurs skolai 220 un koncerts jātapina, jādanco absolventiem. Būs ritīgi forši, jā. Izrādē mums šogad ir brīvlaiks, jā, viss atpūšās. Manuprāt, divatā tas ir ekstra svarīgs laiks, jā, pilnīgi vienalga, uz kurien doties, bet tiešām divatā. Es atceros, mēs ar Evu, kad gājām Santiago ceļu, jā, man arī bija grūtākais iziet pa vārtiņiem, bet es biju pilnībā droša, jo tā kā tu jau minēji savu mammu, tā arī mana mamma un Aivi mamma, mēs atstājam stipru fronti sev aizmugurē, vai ne? Un tikai tad tu vari doties tālāk, jā. Un izbaudīt to laiku un strādāt pie savām attiecībām, jā. Un mēs veselu mēnesi arī divatā. Bija ko rauties. Jā, tieši tā, jo mamma saka, brauciet obligāti jūs 10 gadus nekur. Evelīna ir 9 gadi, principā, tādos, protams, ir mašīna mazākos ceļojumos, mēs esam Vācijā, Bavārijā bijuši ar mazu māju arī, un tāpat Igaunija izbraukāt. Nav jau tā, ka mēs nebraucam vienkārši lidojuši, es nebiju 10 gadus lidojusi, jā. Nekas tagad. Jā, protams, un Venecija, forši. Venecija ir ritīgi forši. Mēs arī pavisam nesen izbaudījām. Saki, vēl, es vēl gribu tev paprastīt, kur vēl izņemot deju un ģimeni, kas ir vēl kaut kādas mazās lietiņas, kur tu smelies laimīgs? Baigi grūti, jo tā deja, tās dienas ir tik piepildītas, bet laikam vasaras un rudens ir tas mans lielākais hobijs, tā ir stēņošana. To man ir ielikusi mamma. Mēs gājām kopā, brālis, mamma, turpatās Zentenē uz mežiem. Mēs zinājām, kur katra barabika aug, zem katra, kur viņa būs, kur viņu ir jāmeklē, kur pie kur koka. Es ļoti daudz sēnes pazīstu, varat pie manis vērsties. Es esmu daudz arī nobaudījusi tādas, par ko labāk, kurš es esmu to sērpiepi. Oranžo, kas pie kokiem viņi rēdam. Milzu pulpēdi rēdamie. Tie nevis mazais pulpēdis, milzu pulpēdis, kas viņš īpaši jāmāk pagatavot. Jā, viņi kā karbonāti tā, bet īpaši karšīgs viņš nebija, bet esmu pabaudīju. Zvīņaino, ir tāda zvīņa, tāda sēna.
Un Tu tad man varētu stāstīt vienkārši, un jā, stāstīt. vienkārši cilvēki, jā, bet tā sēņošana, jā, tas ir mans hobijs. Nu šito. Mežā es ar visu ergo somu, mazā māja bija ergo somā, un es gāju un griezām ar nazīti. Un uz šito arī tev acis iemirdzējās, sēņot un dejot, un tas ir tavs. Nu, bet vēl drusciņu, padomā, kas vēl tev patīk. Nu, man garšo dažādi ēdieni. Protams, man tagad ir tā kā mazāk vairs patīk gatavot. Man bija laiks, kad man tiešām vairāk patīk gatavot. Un es arī mazliet slaidolīnīgi ieturu, un tad ir tāds veselīgāks. Bet nu, tā, ja ne veselīgi, tad man ļoti garšo ķilo maizes ar oliņu. Un tā ir mana delikatese ķilo, nu, īsti brētliņi, īsti ķiloviņi. Nu, rītīgi aigurnieci. Jā, zīvis tās ir manas, es zīves varu visu ēst, es bez gaļas varētu iztikt, bet zīves man ļoti garšo visa veida, dažādākos veidos un visas. Un jā, un vasarās cepts kabaču pankūkas. Tā ir delikatese man. Visu to klausoties, es varu secināt, ka tu esi laimīgs cilvēks īstajā savā vietā, un es domāju, arī aigurnieki ir ļoti priecīgi, ka tu viņiem esi. Jā, tas tāds, jā, patīkams. Jā, man viena vadītāja no par dejošanu saistīt no Zantes. Mēs pie trakā kāza, ja mēs varam višķiņu iepīt, ja, to arī mūsu Ainiņa izveidoja 2005. gadā kā skolēnu deju festivālu, tieši jauniešu, skolas vecumam 10. 12. klasi, kur paņēmām klāt vēl 7. 9. Tādam vecākam skolēnu posmam, un trakā kāza Ēngurē notiek janvāra beigās jau 22 gadus, 23, 21. Nu, man bišķi jau ir sajūtas. Es ļoti cenšos neizlaist gandrīz nevienu, vienmēr aiziet paskatīties. Jā, trakā kāza, un tad viena vadītāja no Zantes, Evija, es nevaru nebraukt pie tevis, tevi ir kaut kas tāds, tu esi ļoti harizmātisks cilvēks, un tas harizmātisks, tas man, tāds vispār, ļoti, ļoti patīkami dzirdēt, jo man pašai tā neliks, es vienkārši lauku skuķis vienkārši lauku meitene tepat no Laša ielas, jā. Un dara to, kas patīk. Un dara to, kas patīk, jā, un neko es neizliekos par to, ko es neesmu. Es māku slaidu nolamāties, varu kārtīgi pacelt balsi, jā, un var būt arī ļoti sirdsilts un pieņemošs cilvēks un nogludināt visus. Mieru, tikai mieru, jā. Jā, un tas bija tāds, man toreiz tā pateica, man tā mau, jā, ok, labi, bet katrs redz to savu, kad cits saka, tas ir mans cilvēks. Tā. Kaut kā. Tā mēs sajūtam. Man tiešām ir ļoti liels prieks, ka tu atnāci šodien pie manis, parunājāmies, iekritām dažādās foršās atmiņās, ja? Un man ir jautājums, ko uzdod iepriekšējais viesis katram, mēģināšu tā forši noformulēt. Tur ir atsaucis uz mūsu dzejnieku Zimantu Ziedoni, ka tādas lielas laimes nemaz nesot, ir tikai tās mazās laimītes. Un ja mēs pieņemam varbūtību, ka tā arī ir, sanāk drusku, ka mēs jau atkārtosimies, ka es jau tev šo jautājumu līdzīgi uzdevusi, bet viesis arī grib zināt. Nodefinē, uzskaiti, kas ir tavas lielās, mazās laimītes, kas veido to tavu ikdienas apmierinātību ar dzīvi. Mazās, lielās laimītes. Ātri braukt ar mašīnu, viskaļākā mūzika, visforšākā, ko es, mans Lapiršciem braucu, Lapiršciem arī strādāju, uzgriezt tik skaļi, lai man pilnīgi jau ausis, jā, tā ir viena no tām. Tiešām, man ļoti, ļoti patīk. Tad, kad mazā māja pienāk pie manis, un viņa man 5 reizes, 6 reizes dienā var pateikt, es tevi ļoti, ļoti mīlu. Kad es ieraugu, tas būs tā jocīgi, bet, kad es atveru e-klases vaļā un es ieraugu savam vecākajam bērnam Evelīnai visur tas ir stulbi, man liekas tik jocīgi, bet es esmu ļoti lepna par to, ka viņa ir ļoti uzņēmīga meitene, viņa man spēlē kokli, viņa ir ļoti, ļoti labs, viņa ir uzņēmīga, viņai padodās mācīties, es tikai par to priecājos, jebkuras zināšanas vēl tev tikai uz augšu.
Jā, un tad tad tāds smuki pastāst, jā, un tad tāds, Cik forši. tāda laimes sajūta. Pieminēja jau mamma ar paceltu dibenu dārzā, teica smukā kraklā un vīru, kas iet uz augšu, jo šobrīd viņam darbā ir ļoti daudz izaugsmas iespējas, jākārto kursu, un tu vari lēnām kāpties uz augšu, un būt vēl cilvēks. Jā. Tas ir manas mazās laimītes. Nu, Evī, milzīgs paldies vēlreiz, ka tu atnāci, un es novēlu tev apkārt daudz laimīgus dejotājus, jo deja taču padara laimīgāku cilvēku. Jā, viņa tīra dvēselīti, ļoti tīra, pacilā. Un es tev arī turpmāk novēlu mirdzēt, darīt to, kas tev patīk, un iedvesmot citus, aicināt pievienoties deju kolektīvam. Varbūt DJs Bungalo pievienosies. Jā, starp citu noklausījos podcastu un likās, jā, bet mēs taču nespēlējam viņu mūziku. Nu tad man Jums ir jātaisa jauns repertuārs. Jā, tieši tā. Paldies tev, Evija.